Sveiciens visiem jaunajā 2026. gadā, Zirka gadā. Un atkal iesāku jauno gadu ar savu hobiju, ar mīlestību pret porcelānu un tieši pret Latvijā ražoto porcelānu. Šodien pēc jaunā gada tika izpakota servīze Regīna. Regīna sena ar lūk tādu violetīgu magoni, ieturīga un tāda, es teiktu, kā vārdam Regīna, nopietna servīze. Regīnas ir dažādas ar dažādiem dekoliem, bet forma paliek tā pati, protams. Apakštase un pilns tējas komplekts 6 personām. Un vēl 2 tasītes Ausma. Interesants zīmējums, bet šis zīmējums nav Rīgas porcelāna rūpnīcas mākslinieku darbs. Tās ir gleznotas Igaunijā, jo, kā zināms, ne Igaunijā, ne Lietuvā nebija porcelāna rūpnīcas. Mūsu Rīgas porcelāna rūpnīca sūtīja neapgleznotus traukus uz Lietuvu un Igauniju, un tur jau viņu mākslinieki apgleznoja, kā viņiem iepatikās. Tādas šokolādes krāsas ar lūk tādiem brīnišķīgiem ziediņiem. Zīmogs, protams, porcelāna fajansa fabrika. Un skatāties, kāda interesanta un reta piena kanniņa. Noteikti jūs zinat, ka tā ir no servīzes Regīna. Visu pilnu servīzi es biju redzējusi, un tā ir burvīgi skaista. Rokas gleznojums Regīna. Un arī senatnīgs zīmogs porcelāna fajansa fabrika. Kaut gan ārā ir dziļa ziema, un tā sagribējās jau ienest mājās kaut kādu pavasarīgumu. Tā vienā veikalā iesmaržojās hiacintes. Un lūk, mēs kopā gaidām pavasari. Kopā ar gaidīšanas laiku jaunajā gadā ir nākusi Ausma. Daļā retā Ausma ar vārpiņām, ar maigi skaisto rozīgumu. Diemžēl šīm krūzītēm nav apakštasīšu un kūku šķīvju. Gads sākās un projekts jaunais arī sākās.
Ausma ar tautisku rakstu. Pilna komplektācija. Maiga pavasarīga zaļa krāsa. Sarkanie zīmogi. Apakštase, tasīte un kūku šķīvis. Centrālie trauki. Ar pavasarīgu zaļo svaigumu. Ziema ir tas gada laiks, kad visvairāk gribas svaigi griezt uz ziedu. Krizantēmas, cik sen nav bijušas uz šī galda, un tā rudenīgā smarža, cik ir reibinoša. Vēl jums gribu parādīt Siguldas krūzīti, kuru iepriekš rādīju, bet tai nesen pievienojās apakštase. Daļās mīļās rozes, kā atgādina vasaras siltumu, viņu smaržu, viņu skaistumu, kas apur ikvienu. Pašā nobeigumā vēl gribu parādīt interesantus albumus, kas nākuši, un tie ir tik skaisti ziedu albumi, ka vēlējos ar jums padalīties un sniegt ziedu burvīgumu. Viens albums ir ar rozēm un lilijām, bet otrs arī ar šādiem vīteņa augiem. Šeit var tikai skatīties un baudīt šo jauko izdomāto fotoalbumu. Katra lapiņa ir par sevi smukāka un interesantāka.
mūsu tik brīnišķīgās nots un skaistais dom un skaistās krizantēmas. Visiem saku atā, tā.